tante no Facebook to izdarīs lētāk, ir jau tas arī stereotips tāds iestrādājies, tev tur nāk tīrītāji, tā jau tur tāds, un tu pats nemāki, pats nevari. Es teikšu, kā ir, mums tie objekti, kas ir tiešām jau, var teikt, tīri, kārtīgi, mums viņi nepatīk. Stradivari vijoli ar cilisu, nesat pārgājuši pār? Jā, mēs esam tieši tik zinoši savā darbā, ka mēs zinām, ar ko vijoles tīrīt, un pārsvarā tas ir, to kodtīrāmies. Ar ko nedrīkst tīrīt, ko mēs arī ļoti bieži mājokļos redzam, kad lietas ir sabojātas, tīra nezināšana. Sveiciens kārtējā raidierakstā. Šodien ir tā diena, kad Ilze ir savos kaujas uzdevumos. Tas ievadiņš man jāuzņemās vienam novadīt. Katram ir savas lietas. Ilze ir tagad jaunos izaicinājumos, jauni projekti un vēlam veiksmi, un nākamajos raidierakstos jau, es ceru, būs atpakaļ. Tā kā, es tādu nelielu ievadu pavadīt ir pilsētas svētki. Ceru, ka visiem viss patika. Un kas tad mums ir jauns? Jauns, es skatos, mums ir atnākusi ziņa no pilsētas attīstības pārvaldes, ja es nemaldos, kad otrā līnijā 8. numuram īpašnieks ir ierosinājis uzsākt detālu plānojumu zemes gabalam. Tas viss ir ļoti labi un tā, bet es tā kā ieteiktu tajos brīžos, kad notiek tās publiskās apspriešanas šiem notikumiem, tad kaut kā pievērst uzmanību un pieteikties, piedalīties šajās apspriešanās, lai arī apkārtējie iedzīvotāji saprastu, zinātu, kas notiek, kā notiek, jo šobrīd arī ir viens gadījums tāds, kuru risina, bet pagaidām es vēl neesmu pilnvarots par viņu skaļāk runāt, jo trešā līnijā laikam ir māju īpašniekiem ir tur jautājumi par grāvjiem, grāvju savienojumiem, un tur īsti pagaidām nevar saprast, kurš ir, kam tas grāvs ir, kur viņš bija jānovada. Viens saka, ka tur tā, otri, ka šitā, bet tur vēl viss ir procesā. Skatīsimies, sekosim līdzi tur aktīvistiem, kas šo jautājumu kustina. Tā kā, ja ir tās publiskās apspriešanas, būtu vērts pasakot līdzi, pieteikties vismaz, lai zinātu, dzirdētu, kā tas ir plānots, ko novadīt. Ir jau labi, kad attīstās zemes tiek dalītas un mājas tiek būvētas, bet tā infrastruktūra kaut kā ir jāsakārto tā, lai arī perspektīvā būtu kaut kāda jēga no tā visa. Tad ir pilsētas svētki bija pavadīti, tur stāsta, kad ir bijis lielisks gājiens, un gājienā piedalījās vairāk nekā 17,000 dalībnieki. Tas ir vērā ņemams cipars, apmēram, nedaudz mazāk kā piedalās vēlēšanās pašvaldību cilvēki, bet vismaz 17,000 ir nogājuši gājienā, kur prese nemelo, masu saziņas informatīvie līdzekļi, tad gājiens vesels 8,000 metrus bijis. Tas ir 8 kilometri. Es, diemžēl, neredzēju gājienu, man bija darba jautājumi jārisina, tas tomēr ir piektdienas vakars, un ir cilvēki, kuri nestrādā pilsētā Jelgava, kuriem ir tālāk. Darbiņš ir tālāk. Bet sakarā ar gājienu mums arī čatiņā izvērsās saruna par to, kad mums arī vajadzēja iet gājienā, un jau pagājušajā gadā domājām, ka šogad iesim, un šogad domājam, ka nākamgad iesim. Bet, ja ir šāds intereses un iniciatīvas, tad kaut kā gribētos ātrāk to visu komunicēt.
padot informāciju, ir interesi. Mēs visu varam noorganizēt, bet izsekot līdzi visām vēlmēm, tas ir diezgan pagrūti, jo mēs te aktīvisti, cik esam, tik esam. Katram ir kaut kādi savi uzdevumi, kuriem ir jāseko līdzi un tā. Un tomēr, ja ir interesi kaut kādiem pasākumiem, notikumiem, un vajag dot ziņu, saorganizēsimies un iesim gan gājienus, jo gājiens jau arī iepriekšējā dienā izdomāt ejam gājienā, var, bet tomēr tur būtu labāk sagatavoties. Un ja mēs arī ejam, tad jāparāda tas spēks un plašums, kādā mēs esam ar savu biedrību. Jo tomēr 200 pāri biedri, tas ir vērā ņemams skaits. Tā kā aktīvāk var iesaistīties un kopā mēs varam brīnum lietas izdarīt. Tā, es skatījos, kas vēl ir noticis jauks. Ir biblioteka. Biblioteka mūsu ir pārgājusi uz vasaras laiku strādāt. Īsti nezinu, ko nozīmē vasaras ziemas laiks. Ceru, ka viņi tur stundas negroza šurp turp. Bet, es saprotu, ka Miezītes bibliotekā atvērta apmeklētājiem no otrdienas līdz piekdienai, no 10 līdz 18. Un sestdienās no 10 līdz 17. Svētdienas un pirmdienas atļausim bibliotekas darbiniekiem atpūsties. Kaut gan tur arī ir tas biblomāns, biblokvakumāts vai kāds. Tā kā tas arī viss ir kontrolējams un grāmatas var arī atstāt tajā automātā brīvdienās. Kas vēl paredzams? Paredzams ir tāds interesants notikums kā bērnu un jauniešu tehnoloģiju festivāls 25. Tas, man liekas, tāds interesants, laikam, Zemgales sporta centrā drīzumā sekojot līdzi datumiem, kad viņš notiks. Man liekas, interesanti bērniem un jauniešiem tehnoloģijas, ko viņi ir sastrādājuši. Tad vēl viena interesanta lieta ir Miezītes bibliotekā no 17. līdz 20. jūnijam. Var pieteikties veloskolas nodarbībām maziem bērniem. Tur laikam bija 10 līdz 13 gadu vecumā. Es domāju, tas ir pavelti. Es domāju, ka jaunajiem puikām un meitenēm tas ir ļoti lieliska iespēja izzināt noteikumus un ceļu satiksmes noteikumus, lai drošāk savu drošību un uz ceļa varētu kontrolēt, un pašiem arī vecākiem būs drošāk. Tā, man īsumā tiem jaunumiem ir tā kā viss. Skatāmies mūsu raidierakstu, abonējam, liekam tos īkšķīšus, dalāmies ar ierakstiem. Šodien gaidām ciemiņus, būs uzņēmēja no mūsu biedrības, kura pastāstīs par savu rūpalu un uzņēmuma pakalpojumiem, kuri man likās diezgan interesanti. Tā kā arī mēs te lēnām uzrunājam čaklo roku sarakstā esošos pakalpojumu sniedzējus, kas mums ir. Ja ir interesi kādam gribās ātrāk, un tā var sist ziņu mums, rakstīt un sarunāsim interviju, kur var atnākt šeit, pastāstīt jau tiešāk par saviem pakalpojumiem, ko sniedz, kā tas notiek. Brīžiem vien izskata, tad pakalpojumi, kuri liekas sarežģīti, dārgi un ekskluzīvi, bet patiesībā izrādās, ka nemaz tik traki nav. Tāpat kā, piemēram, ja austers aiziet uz restorānu paēst austers, sākumā liekas, tas jau ir tādiem buržujiem dārgi, šausmīgi, bet beigās izrādās nemaz tik traki nav. Tā kā, ja ir interese, rakstiet, mēs jau arī paši uzrunāsim un gatavosim sižetiņus par piedāvātajiem pakalpojumiem, kas tieši nāk no mūsu čaklo roku saraksta. Man liels prieks ciemos uzaicināt un arī sagaidīt un kopā padzert kafiju
mūsu biedrības viena no aktīvākām biedrenēm, Agija. Agiju mēs esam daudz reizes komunicējuši par dažādām aktivitātēm un nodarbēm biedrībā, bet šoreiz Agiju uzaicināju tāpēc, lai pastāstītu par savu nodarbošanos. Man likās Agijas piedāvājums mūsu čaklajās rokās. Tev ir čaklās rokas? Nē, tabulā es tā arī neesmu ielikusi. Man tik čaklas rokas, kā aizņemts darbos, tabulas nepildās. Bet jāieliek čaklo roku ailēs arī Agijas piedāvājums, un man likās, taisn mūsu rajonam ir Agijas nodarbošanās, un Agijas piedāvājumi ir ļoti, manuprāt, interesanti, cik man ir bijusi saskarsme ar šiem pakalpojumiem. Tā divdomīgi, bet, labi, īsāk pastāsti, ko tu piedāvā? Kā es varētu teikt īsumā, lai man nav jāizklāst cīk un smalki katrs pakalpojums. Es jau domāju, ka būs jāstāst. Tad mēs principā varam mājoklī pilnā spektrā apkalpot. Mums ir gan telpu uzkopšanas, gan teritorijas, logus mazgājumu. Mēs gan piedāvājam pakalpojumus arī komerčiem, bet pārsvarā mēs fokusējamies uz mājokļiem. Kāpēc? Jo, kā tu saki, pārsvarā šis pakalpojums ir tāds divdomīgs. Un tad mans tas fokus arī ir piedāvāt to tiešām tādā kvalitātē ar izglītotiem, kārtīgiem darbiniekiem, lai tiešām arī tas nebūtu lēts, ātrs, nekvalitatīvs pakalpojums, kas ir uz iepirkumu lētākais, bet tiešām augstas kvalitātes tā kā gribās pašam mājās, lai tiešām viss, ja tur kāds arī nāk un kaut ko dara, un tu par to maksā, tad lai viss ir tiešām super forši, un tu saproti, kāpēc tu esi gatavs izmantot šādu pakalpojumu, nevis darīt pats. Un līdz ar to mēs varam nodrošināt gan telpu uzkopšanas, gan pēc remontiem, gan vienkārši ģenerālās uzkopšanas un arī regulārās. Tā ka tiešām kā kurš grib, cik to lielu regularitāti reiz nedēļā, mēnesī, vai kuram ir vienreizēji arī ir? Vienreizēji tā teiksim, ir tā ģenerālā, jā. Tā ir ģenerāla. Uz ballīti varētu būt problēma ar to, ka mums grafiki ir diezgan strukturēti. Tad būtu baigai veiksmei jānospīd, lai tu zvanītu un teikt, ballīti bija tāda, ka šodien vajag, lai izglāb, jā. Tas varētu būt tā grūtāk, bet ja iepriekš jau zina, ka tā ballīte būs, pārsvarā gan mūsu pakalpojums izmanto pirms tām ballītēm, ka zina, ka būs viesi, ka gribās, lai tiešām viss mājās ir forši un neuztraukties par to, ka man te tagad 2 dienas jāberži, lai man kāds var ciemos braukt, tad izmanto mūsu pakalpojums. Pēc ballītēm, laikam, jau tad ir tā jau bišķiņ viena alga. Nē, tad jāatgriež iepriekšējā izskatā visas vietas ir. Es esmu daudz dzirdējis, daudz cilvēkus, kuri meklē, jau vajag uzkopt māju, tur. Un tad tur meklē, un tad atrod uzkopēju, un būs pirmdien, pieņemsim, pirmdien 9 būs mums tur uzkops māju. Visu svētdienu viņi kārto māju, jo brauks uzkopēji. Cik daudz ir jāsakārto tā māja pirms uzkopēji brauc? Vēlams tieši necik. Tāpat jau pakalpojuma ideja ir, lai tu nemokies ar to. Mēs visi zinām, pat tie, kas ir ar pedantiskām noslēcēm, zina to, ka tas prasa savu resursu, lai to visu darītu. Un līdz ar to es teikšu, kā ir mums tie objekti, kas ir tiešām jau, var teikt, tīri, kārtīgi, mums viņi nepatīk. Tur jau nav ko darīt. Tu tur ar to lupatu nobrauc, tāpēc, ka tev vajag, nevis tāpēc, ka tur burtiski tiešām būtu ko darīt. Bet tur, kur mēs aizbraucam, un tur redz, ka cilvēki dzīvo, tur ir tā personība, tur ir tas ikdienišķais, tur ir ko darīt, un tur tu arī pieķeries un redz to pirms un pēc. Tā, kad ir tas efekts, tu redz, kāpēc tu tur vispār esi un par ko tev maksā. Tā kā es teiktu, ka ikurāti var novākt varbūt to, ko,
tur nezinu, ja zeķis met zem gultas, varbūt, lai mēs nezinām, ka ir tāds ieradums tās zeķis tur pamest, jā, bet arī nekas tāds, Nekas tāds, mēs viņus izvilksim un iemetīsim netīrās veļas grozā un aizmirsīsim par to un avīzēs par to nerakstīsim. Un cik ir, piemēram, tāda brigāda, labi, māja, privāta māja, 2 stāvu pieņemsim, jā. Cik tā brigāda ir liela, kad atbrauc, nezinu, tur 20 cilvēki metās. Nē, nav jau jēga, tad viens otram pinās pa kājām. Katram ir savs tur viens tur. Katram ir savs tas uzdevums, jā, un es redzu, ka ir tie, kas tiešām tā strādā un sūta lielas brigādes, bet tur tiešām man ir pierādījies, ka tas ir neefektīvi. Jo tiešām viņi kaut kādā brīdī sāk apjūgt un viens otram traucēt, un tad padara to vienu lietiņu, un tad tu pinies līdz tu atrod to nākamo, un tas nav efektīvs tas darbs. Jā. Ja ir bišķi mazāk tie cilvēki, viņi jau sadalās tur, teiksim, viens 2. stāvā, viens 1. stāvā, tur sanitāros mēzglus vai virtuvs, teiksim, no kaut kādiem sarežģītākiem iet uz tādiem vieglākiem, un piemēram, atsevišķi tur varbūt kāds logus mazgā, kāds varbūt teritorijā kaut ko dara. Tad mēs sadalām tos darbiņus tam, kas ir stiprāks tajā, ko viņam vajag izdarīt. Un tad tas darbiņš ir ļoti efektīvi. Teiksim, tāda 2 stāvu māja, ja iet runa tikai par telpām, tādu ģenerālu tīrīšanu, ja ir arī lodziņi jāmazgā, tad es teiktu, ka 4 cilvēki būtu maksimums uz tādu māju, lai viņi efektīvi vienā dienā tiešām visam iziet cauri. Tur nevajag 20 cilvēku brigādi, beigās tas nebūs pusstundā. Tas stundas tāpat būs gan daudz, tikai viņi tur pīsies lielā vairumā. Ok. Tad, cik bieži? Labi, tas laikam ir atkarīgs no tā, kā jums parasti ir, jūs slēdzat līgumu, un tad, reiz mēnesī, reiz nedēļu, tas optimālais, kaut kāds. Kā tev kā profiņam? Tas ir tas, ko es arī ar katru klientu vienojos individuāli. Pēc tā, piemēram, būs liela atšķirība vai cilvēki, es mēģināšu vizualizēt tās idejas. Jā, ir uzņēmēju pāris, kas mājās, principā, viņi nav, viņi mājās negatavo, viņi tur atnāk, izguļās, nomazgājās, aiziet, jā, tad varbūt brīvdienās pagrozās. Tur tā netīrība nebūs tāda. Jā, protams, putekļus tas neatceļ, kaut kādus darbus ikdienišķos tas neatceļ, bet tas arī laikietilpībā būs daudz mazāks darbs nekā ģimenē, kurā, teiksim, ir bērni, vairāki bērni, ir vēl māju dzīvnieki, ir vēl kaut kas, varbūt tur sievdikt mīl augus, jā, visas palodas, visas plaukti ir ar puķēm, ar visu. Te atkal mēs varam vizualizēt, ka tas īpašums ir pilnībā savādāks un tas darba apjoms ir pilnīgi savādāks. Tad attiecīgi katram ir gan pēc budžeta ietveriem, gan pēc viņu pašu sajūtas, cik daudz viņi paši grib tajā ieguldīties. Ir tādi, kas, teiksim, ņems šo pakalpojumu reizi nedēļā un pats viņš būtībā tur neko baigi neiesprings, nedarīs, jo, labi, varbūt pa to nedēļu viņš tur kaut kādu biezumu to grīdu uzslaucīs, ja tur kaut kas sabirs, jā, bet visu pārējo izdaram mēs. Tad tie, kas šo pakalpojumu ņem reizi mēnesī, tad skaidrs, ka tā ikdienā viņš pats tur pa lielam to visu apčubina, jā, tad tā mēnesī, tad iziet cauri visam vienā reizē. Kā es to redzu pārsvarā, arī es pati kā aizņemts cilvēks, es tur, teiksim, vienu dienu visas grīdas visur iztīrīšu, ja tur puteklīti apslaucīšu, citu dienu es tur cītīgāk virtuvi paņemšu, iztīrīšu vai vansistabu, ja, un man tas būs tā atsevišķi. Man nebūs vienā dienā tā sajūta, kad, jā, es apsēžos uz dīvānu un viss ir izdarīts tādā vienā. Mājā tā nekad nevar arī, reti, kad varbūt. Bet, teiksim, tad, kad tu izmanto šādu pakalpojumu, tev tai dienā, kad tie cilvēciņi atnāk, tev tur iztīrīt, viņi paņem un iztīra visu. Un tu vakarā atbrauc, piemēram, pēc darba mājās, apsēdies, un ir gan putekļi noslaucīti, gan virtuve, gan vansistaba, gan grīdas. Viss tas ir izdarīts. Teiksim, vienā reizē, nevis tā, ka tu sadali, cik tev ir laiks kaut ko padarīt. Ja? Tā ir cita sajūta. Es pati izmantoju savu darbinieku pakalpojumus, jo bieži vien es saprotu, ka mans laiks ne tikai darba ziņā ir dārgāks, nekā es viņiem samaksāšu par to, bet arī tas, ka kaut vai veltīt laiku bērniem vai hobijiem, vai vienkārši sēdēt un neko nedarīt, arī ir tās naudas vērts. Es tagad arī pa savu māju domāju, tur vajadzētu, tad ģenerālo varbūt jāizmēģina būs.
Jo ir jau tas arī stereotips tāds iestrādājies, tev tur nāk tīrītāji, tā jau tu tur tāds, un tu pats nemāki, pats nevari, kas tu tur štruntiņi. Es atceros, nāca arī kaut kādā vienā ģimenē, nāca drēbes palīgā gludināt un salikt, mazgāt un tīrīt māju, tur kompleks. Bet tie cilvēki reāli, viņi ikdienā, viņi dara pilnīgi citas lietas, un viņi nespēja ar to tik galā, un tad tās kaudzes tur, tās drēbju kaudzes tur izmazgām, noliek, viņš jau nespēja jau izvelk uz un iet pa darbiem. Un tad atnāk cilvēki un to visu kaut kādā kārtībā ievieš. Un tas, man liekas, ir tāds foršs pakalpojums, ja tu pats nevari. Man ar, piemēram, nav laika tur sēdēt. Tā kā tu saki, es tos lielumus kaut kādus salasu, ja man 2 suņi lieli, viņi arī iekšā dzīvo, ārā, iekšā, viņi skaigā, kā viņiem patīk. Tur ir, reiz mēnesī tur vajag riktīgi ģenerālo taisīt, jo, arī ja uzlīst lietas, tā ir kā ir. Jā, tad ir vēl tāds jautājums attiecībā pret šo tavu biznesu, ir tādi, arī kā stereotipiski gadījumi. Man ir stāstījuši, ka dzīvoklī dakters pats sēž, nesēž, viņš strādā, operē cilvēkus un izsaucis servisu. Pēc kāda laika kaimiņi skatās, dakterīts vācās ārā, palīdz vēl durvis paturēt dzīvoklim vaļā, tur palīdz kaut ko panest, mēbeles, un dakters vācās ārā. Un dakters vakar atbraucis no darba mājā un skatās, dzīvoklis ir pilnīgi tukšs. Wow. un tur kaut kā tas tā visa izmeklēšana un tīri no šāda servisa ir tās kājas sākušas augt un dakters negribot pārvācies tikai ar mēbelēm, pats nav pārvācies. Kā tā drošības lietas tiek šobrīd risināts tādā biznesiņā? Tas ir tas, ko es varu teikt, kāpēc tomēr ir drošāk izmantot uzņēmumu pakalpojumus. Lai kā brīžiem ir tā sajūta, tur negribās kaut ko pārmaksāt, teiksim tā, vai vēl kaut ko, jo tur tā tante no Facebook to izdarīs lētāk, un es negribu tur tik dārgi maksāt vai vēl kaut kas. Par to tanti no Facebook, ko mēs zinām. To viņas vārdu, ko mēs tajā Facebookā redzam, bet tikpat labi jau viņu sauc vispār savādāk. Mēs nezinām, kur viņi dzīvo, kas viņi ir, neko mēs par viņu nezinām. Bet viņi piedāvā to izdarīt uz pusi lētāk, forši. Tāpat laikā, ja tu paņem to pakalpojumu no uzņēmuma, tev ir uzņēmuma nosaukums jau primāri, ir visi oficiāli darbinieki, tev ir uzņēmums, tu visu laiku vari atrast tos galus. Teiksim, pat ja tev pazudīs kaut kas tajā mājā, tu zini, kur meklēt. Tur vispār nav opciju nezināt, kas to ir darījis un kur tas ir bijis. Pareizi, nepiedomājies. Pareizi. Droši vien, ka viņi tur ir meklējuši kaut kādus sludinājumus, tur tāds. Jā, tas ir skaidrs, kā es smējos uz mājokļiem, kas ir mans konkurents, tās ir freelancer tantes, es viņas tā mēdzu saukt, Bet tāpat laikā uzņēmuma pirmsākumos es domāju, ka es šādā veidā varētu pamēģināt atrast darbiniekus. Ja jau viņas ar to darbojās, un ja jau tur tajā Facebookā viņas tur mūžīgi parādās, kāds meklē un viņu iesaka, un tā, tad es domāju, labi, es mēģināšu no tiem sludinājumiem, paaicināšu pie sevis, paskatīšos, kā strādā, un ja kas piedāvāšu darbu. Es nevienu šādā veidā neatradu. Tas ir viens, labi, man varbūt ir pārāk augstas prasības pret to, ko es sagaidu. Bet tāpat laikā, teiksim, ja iet runa par zādzībām un tādu drošību, tas ir labi, tas ir savā ziņā tāds humoriņš, bet kā es saviem darbiniekiem saku, ja pat tev liekas, ka tev baigi vajag, tu parēķini, vai tas ir tā vērts. Kāds būs tavs ieguvums no tā, ka tev tā roka pasniegsies un kaut ko kabatā ieliks, piemēram. Vai tas ir vērts sabojāt savu reputāciju, vēl ar policiju problēmas, man uzņēmumu reputāciju, viss pa ķēdīt, viss tas, ko tu izdarīsi ar to, ka tev tā roka paslīdēs.
Nu, un tad es brīžiem smējos, ja tu miljonus vari izcelt, ņem, es paspiedīšu tev roku un ej. Ja? Bet kur ir tas fakts, kādus miljonus tu izcels? Ko mēs dzirdam, mēdz būt ar šādiem pakalpojumiem, pazuda tur rotas lietas, pazuda tur kaut kāda naudiņa, tur kaut kur bija nolikta vēl kaut kas. Protams, ir arī zināms tas, ka ir šie klienti, kas arī šādā veidā pārbauda. Viņš tur skapīšu aizmetīs tur auskariņu un pēc tam skatīsies, vai tas auskariņš ir pacelts, vai viņš ir pazudis, vai kas ar viņu ir noticis. Jā, ir, kas pat speciāli testē. Ja? Un te gribās teikt, pat ja tu to auskariņu ieliks tajā kabatā, tu kaut ko iegūsi no tā. Tu pazaudēsi darbu jau primāri, ja? Un pēc tam visas pārējās izrietošās sekas. Man paveicies ar to, ka man tie darbinieki, viņi nav daudz, man ir tāds kodoliņš, tādi uzticami un čakli darbinieki vispār baigās problēmas, labus darbiniekus dabūt, it sevišķi šajā nozarē, vismaz man tāda sajūta. Tas nav tikai tavā, tas ir... Jā, lūk, un te atkal ir par to, ka uzņēmumam tu tomēr vari vienmēr atrast, no kurienes tas viss nāk, un ja iet runa, teiksim, ne tikai par zādzībām, bet kaut kā sabojāšanu, uzņēmumam ir arī apdrošināšana uz šādām lietām. Tā kā, teiksim, ja darbinieks ir tāds pats cilvēks kā jebkurš cilvēks, mums mājās mēdz kaut kas nokrist, kaut kas sasisties, kaut kas notikt, bet pārsvarā ne jau tīšām. Tāpat arī tam darbiniekam, jāsaka, gan gaužām reti vispār kaut kas tāds ir gadījies, bet gadās. Un tad viss ir atkarīgs, protams, no tās vērtības, vai ir jēga tur iekustināt apdrošināšanu, vai vienkārši sadzam pašu klientam. Teiksim, Ziemassvētkos ir visjautrākais, kad nāk ārā visi skaistie dekoriņi un vizulīši, kruzulīši un visādas mantiņas, kuras tad gan gadās kādreiz kaut ko nomest, bet tas par laimi nav nekas tāds dižvērtīgs bijis. Bet jā, es uzskatu, ka ir vērts tieši tāpēc. Stradivāri vijoli ar Cillitu nesat pārgājuši pār? Jā, mēs esam tieši tik zinoši savā darbā, ka mēs zinām, ar ko vijoles tīrīt, un pārsvarā tas ir, tur podtīrāmais. Nē, tas ir, kā tu pirmīt minēji par to aizspriedumu, izmantot šādu pakalpojumu, kad vai tad tu slinks esi, vai tad tu pats nemāki. Viens ir tas, ko es manu, ka tās paudzes mainās, un šitie aizspriedumi ir mazāk, pārsvarā tie nāk tomēr no gados vecākiem cilvēkiem, kam ir, kā tas ir, ka tu pats nevari. Bet par to mācēšanu, cik cilvēkiem es paprasu, arī tev es pajautāšu, vai tu kādreiz esi mācīts tīrīt māju? Nē. Un tā mēs visi. Savulaik tur labākajā gadījumā... Iemaņas nākušas no prakses, bērnu kājas, izsūc paklāju. Un tad sūc, ja tīrs ir, tad ir, redz sanāca, jā, bet neviens jau nemācīja. Tur jau tā lieta ar visiem, cik parunā, pat ja tā mamma lika aiziet un to izdarīt, izdarīja. Ja mamma pēc tam teica, kā tu tur to esi izdarījis, tur taču nekas nav iztīrīts, gāja vēlreiz, mēģināja, kamēr sanāca. Ja? Un tādā veidā arī, redz, ja es ņēmu šito, darīju šitā, tīrāks palika. Ja? Tā es arī daru, un tā man sanāk, un tā es visu dzīvi arī daru. Bet kad kāds būtu tiešām nācis un mācījis, kādas ķīmijas, kam ir domāts, ja, ko ar ko var notīrīt, ko ar ko nedrīkst tīrīt, ko mēs arī ļoti bieži mājokļos redzam, kad lietas ir sabojātas, tīra nezināšana par to, kad nekas, ka tur tai televīzijas reklāmā par to ķīmiju saka, ka viņi paši vēl noberzīs, bet ir vietas, no kurām nevajag ar šādām ķīmijām mēģināt kaut ko. Tas arī ir tāds aspekts, kad jums jau kā profiem ir saprotama viss tā ķīmija, kura ir daudz efektīvāka un labāka nekā tā, ko reklāmās tur rāda. Nav teikts, ka tai reklāmā tā ķīmija nav gan efektīva, tikai zināt, kur viņu drīkst izmantot un kur nedrīkst. Lieliskākais piemērs ir santehnika, krāni sevišķi. Ļoti daudz, kur mēs redzam sabojātus krānus, jo ļoti, ļoti skāba ķīmija, kas, teiksim, būs ar norādi noņem rūsu, viņa sabojās krānu. Viņš paliks tāds pleķains, tāds interesants, ja. Un, man tur tas kaļķis bija uz tā krāna, rekur ar šito es tur dušu tīrīju, flīzes tīrīju, bez beršanas notīrīju, uzliešu tam krānam arī, lai nav jāberž, ja. Bet beigās tu sabojā krānu, var mainīt, ja, jo pēc tam tu viņu atjaunot principā nevar. Un tās arī ir tādas lietas, kas, es pat teiktu, drīzāk tas ir slinkums neizmantot šādu pakalpojumu, nevis viņu izmantot.
Jā, es pilnīgi piekrītu. Jo ir labāk uzticēt lietas profiņiem, kas to māk, zina un ir ar pieredzi, nekā lietu ķīmiju visur. Jo es pats personīgi mēģinām logus. Man kaut kā nesanāk tik smuki, kā vajadzētu. Jo, tad man daži iesaka kaut kādu ķīmiju, kurā tur uzlej uzreiz redz, ka tur ir. Bet vai tas ir pareizi, es īsti nezinu. Brīžiem tas viss neiedomājami vienkāršākais ir pats labākais nekā jau 5. ķīmiju lietu uz tā loga. Jo brīžiem arī par logiem un stikliem runājot, kad no sāna pagriežās un redz, ka tāds hamiljoniņš, tas pleķītis tāds paliek, un kā tu velc ar to salveti, tā viņš viņu tikai pasmērē. Patiesībā jau tas nav netīrs logs, bet tā ir ķīmija. Tā ir tas uzkrājums ķīmijas, kuru īstenībā, ja tu pēc tam paņemsi ar tīru ūdeni, viņu nomazgās, viņš paliks tīrs. Pat ar tīru ūdeni brīžiem. Tā kā, tas ir tas, kad viens otram kaut ko iesaka, vienam nostrādāja, tur varbūt veiksmīgi viņš iesaka tālāk, bet citam varbūt tas tieši nāks par sliktu. Un ārpus tie logi arī tīrat? Jā, mēs tīram, mēs pat tīram 5 stāvu augstumā, mēs varam notīrīt stikla fasādes un logus. Tā kā, jā. Super. Klausies, un tagad labi, es tā kā izdomāšu, vai man nav slinkums pasūtīt pakalpojumu, piesaku, cik apmēram tas laiks jāgaida, kamēr tā rinda varētu pienākt. Kā kurā brīdī ir, kad paveicās un var trāpīt, kad ir kāda brīva sprauga tajā pašā nedēļā. Tas ir ļoti veiksmīgi. Plus, mīnus nedēļa 2. Nedēļa 2, ok. Jā, un, protams, tad, kad mēs vienojamies par regulārajām uzkopšanām, tad jau viss mēs vienojamies par grafiku, tas ir ielikts grafikā un tur bez nobīdēm, plus, mīnus tā arī paliekam pie tā, kā ir vienošanās, teiksim, tur katru otrdienu, tad katru otrdienu mēs arī būsim, ja? Tas tā stabili, tur neviens cits to vietu. Nav mājā, vai ne? Tad staigā no aizmuguras un kurš tu šitās lauka, kurš šitā dara, ko? Ja ir tāds saimnieks, tad viennozīmīgi labāk, ka viņš nav, ja? Ir cilvēki, kas arī, teiksim, strādā no mājām, vai viņš tur tajā dienā grib būt, lai viņš tur ir. Mēs jau neteiksim, ka tu nedrīkst savās mājās būt, kamēr mēs te strādājam, bet tīri praktiski pašam ir neērti, jo arī liekas, kur viņš tur rosās, es tur gribu aiziet kafiju uztaisīt, tad viņš man tur tieši virtuvē tīri, jā. Jā. Labi, es pasēdēšu, pagaidīšu, nevaru iet kafiju taisīt, jā, vai, nezinu, tur ir ieliet ķīmiju podā, apgriezušies tur tīrīt dušiņu, kamēr tā ķīmija iedarbojās. Jā, viņam tieši uz toaletu vajag. Un viņš aiziet un nolaiž to ķīmiju. Ja? Kad tas viens otram bišķiņ traucē, un tas darbiņš būs ilgāks un neefektīvāks, ja? un abām pusēm ir nērti. Es labāk tad neesmu mājā, jo arī, kad man sieva drēbes kapī revidē, es nevaru skatīties, ka tik daudz labas mantas tiek saliktas maisiņā, kuras tur jāved ir pie veikala topiņa ieliktajā konteinerī, es to nevaru. Jā, paldies tev, paldies par šo lielisko stāstījumu. Es ceru, ka daudziem, tāpat kā man, radīsies interese pārvarēt savu slinkumu un uzzvanīt Agijai, pieteikt vizīti. Un tad, kad man būs, es padalīšos, kā bija. Vai sanāk labāk kā man pašam, vai tas prasa 3 dienas. Un tur viss izēj cauri mājai, un tur jau no otras puses jau ir smaida. Tā kā labāk, visu uzreiz, un tad kādu brīdi jūties, vā! Super, paldies, Agī! Paldies! Lai veicās, ieliksim Čaklo roku sarakstā. Sarunāt. Paldies režisoram!